Esiet sveicināti LNT ziņās ar sestdienas 14. augusta jaunumiem. Studijā šovakar Daina Lipiniec un tūlīt pat arī īsi par svarīgāko šajā dienā. Lielais karstums nav atbaidījis desmitiem tūkstošus svētceļnieku Aglonā. Priekšlikums, ko piedāvā, lai tiktu galā ar iedzīvotāju milzīgajiem siltumparādiem zem sitiena, paliek tos, kas godprātīgi maksājuši par apkuri. Liesmu nomocītajā Krievijā nolaižas pirmās lidmašīnas no ASV ar palīdzības kravām $4,5 miljonu vērtībā. Un konfliktu atrisinājuši Latvijas bruņotie spēki un pašmāja bitenieki. Ik gadu augusta vidū Aglona uzņem svētceļniekus no visas pasaules, lai kopīgi atzīmētu Jaunavas Marijas debesīs braukšanas svētkus. Arī šī vasara nav izņēmums. Vienā no karstākajām nedēļas nogalēm kopā pulcējušies desmitiem tūkstoši ticīgo. Aglonā šobrīd ir arī mans kolēģis Ivo Jurkāns, un viņš mums tūlīt pat pastāstīs vairāk par to, kas tur notiek. Sveiks, Ivo! Labvakar, Daina! Ivo, saki, cik daudz cilvēku ir Aglonā šodien un kāda atmosfēra tur valda? Jā, nu šis ir mūžīgi, protams, ļoti tāds aptuvens skaitlis, jo neviens jau šos cilvēkus neuzskaitu, taču tiek lēsts, ka šodien tie varētu būt aptuveni 40,000 cilvēki. Aglona, šī ir vieta, kas cilvēks pulcē jau kopš 18. gadsimta vidus, kad uz šejien plūda cilvēki no dažādām valstīm. Pēdējo gadu pieplūdums ir vērojams līdz ar atmodas atgriešanos Latvijā, un jāsaka, ka šodien runājot ar cilvēkiem tieši ļoti daudz atceras šo te 90. gadu sākumu, un viņi skatās, kā šis te laiks ir mainījies. Un tas interesantākais, kas ir, tad visu laiku parādās ar vien vairāk un vairāk jauniešu. Un arī šodien man personīgi skatoties, liekas, ka vismaz 2/3 šeit sanākušo ir tieši gados jauni cilvēki. Kāpēc cilvēki dodas uz Aglonu? Nu, tas galvenais ir tāpēc, ka šeit cilvēki mēģina atrast sevi, mainīt savu dzīvi uz labāku. Un arī ļoti bieži dzirdam šādu frāzi, ja pat cilvēks ir atbraucis šeit intereses pēc, un viņš nav katolis, viņu nesaista varbūt garīgās lietas, tad ļoti bieži tieši šis te Aglonas apmeklējums pēc tam ir rosinājis cilvēks pievērsties ticības lietām jau dziļāk, un tas jau ir liels sasniegums, ja mēs runājam par to, ko mēs varam mainīt savā dzīvē, protams, ja mēs to vēlamies. Daina? Jā, Ivo, saki, kā zinām, šī ir viena no karstākajām nedēļas nogalēm. Kā svētceļnieki pārcieš šo karstumu un cik daudziem ir sniegta palīdzība? Jā, arī man, dodoties uz šejien no Rīgas, sākumā bija tāda dīvaina sajūta, jo Rīgā pat 2 reizes nolīja lietus, arī pa ceļam uz Aglonu līja lietus, un tieši tuvojoties Latgalei šī gaisa temperatūra arī būtiski pieaug. Nu, ko cilvēki dara? Ir 2 iespējas. Viena iespēja ir visu laiku lietot ūdeni, atrasties ēnā, otra ir peldēties. Un šeit pat blakus esošajā bazilikai, blakus esošajā ezerā, tas arī ļoti aktīvi notiek visas dienas garumā. Jāsaka, ka varbūt salīdzinot ar to, ko mēs esam izjutuši vasarā, šie nedaudz virs 30 grādiem, nu varbūt šeit viņas nav tik grūti paciest. Man nav izskaidrojumi, kāpēc, bet varbūt tas ir pieradums, varbūt tas ir tāpēc, ka cilvēki patiešām ir visticamāk pieraduši pie šī karstuma, bet jāsaka, ka varbūt šī sajūta ir daudzreiz vieglāk nekā, ja mēs vienkārši pasakam, ka šī ir kārtējā diena, kad ir temperatūra vienu brīdi, es pavēroju, starp citu bija 34 grādi. Daina? Jā, Ivo, un vēl viens jautājums. Saka, vai Latgali ir sasnieguši sinoptiķu solītie ugunsgrēka dūmi no Krievijas? Jā, arī par šo lietu runājot, teorētiski, jā, šāda ziņa patiešām bija, bet ja mēs skatāmies no tām lietām, ko mēs šeit varam sajust, tad ar degunu to sajust nevar. Pavaroties debesīs, debesis ir skaidras, neviena mākonīša, tās ir zilas un arī dūmas neman. Paraugotos uz sauli, ir tāda neliela dūmaka. Taču es pieļauju, ka varbūt tas ir vairāk saistīts ar to, ka debesis savelkas negaisam. Taču, ja man jājautā, vai es šeit sajūtu degumsmaku, viennozīmīgi nē. Daina? Jā, Ivo, saki, un vēl kādi pasākumi ir paredzēti šajā vakarā, kad, kā zināms, sākas svētku kulminācija?
Jā, šovakar pati kulminācija ir šis tautas krusta ceļš. Tas ir ļoti daudz cilvēku ir devušies uz Aglonu tieši, lai piedalītos sestdienas vakara pasākumā. Tas sāksies aptuveni 10. vakarā. Rīt paredzēta lielā svētā mise, arī šis ir viens no centrālajiem pasākumiem, un kādu brīdi to vadīs arī jaunieceltais Latvijas katoļu galvas Bigņems Stankēvičs. Daina? Jā, paldies, Ivo. Tas bija mans kolēģis Ivo Jurkāns. Viņš šobrīd atrodas Aglonā, kur norit ikgadējie Jaunavas Marijas debesīs braukšanas svētki. Un kā dzirdējām, svētkos šajā brīdī jau piedalās apmēram 40 000 svētceļnieku, un cilvēki ir ļoti aktīvi un piedalās visos svētku pasākumos. Lai laikus varētu uzsākt jauno apkuras sezonu, Saeima meklē ātru risinājumu, kā nokārtot ievērojamās iedzīvotāju parāda saistības par patērēto siltumu aizvadītajā ziemā. Taču priekšlikums, par ko atbildīgā komisija pirmdien grasās lemt, zem sitiena paliek tos, kas par siltumu norēķinās godprātīgi. Turpina Dats Goldmane. Šīs daudzdzīvokļu mājas Velmainā saule ir pamatīgi sakarsējusi, taču jau rudenī šo namu iedzīvotājiem var nākties pamatīgi salt, jo siltums tiks pieslēgts tikai tad, kad tiks nomaksāti visi parādi par iepriekšējās sezonas apkuri. Pļaunieku nami, kuru pāraudzībā ir šīs mājas ar gandrīz 19 000 dzīvokļu, šobrīd Rīgas siltumam ir parādā vairāk nekā 400 000 latu. Tas ir 2 vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Pašvaldības uzņēmuma finanšu direktors Andrejs Špons cer, ka līdz sezonas sākumam šo parādu izdosies dzēst, taču vienlaikus atzīst, ka Saeimas lēmums, kas atļaut apkuras rēķinus apmaksāt no namu apsaimniekošanai paredzētās naudas, dotu drošības izjūtu. Kā uzņēmuma darbiniekam, kas arī atbild par debitoru parādiem un par, teiksim tā, kreditoru saistību pildīšanu, protams, ka es vērtēju to pozitīvi, jo tas ļaus mums, vismaz pirms, kā parasti mums svarīgākais datums, tas ir apkuras sezonas uzsākšana, svarīgākais notikums. Tas, protams, ļaus mums, teiksim tā, samazināt esošo parādu slogu. Kā iedzīvotājs, kas arī tepat dzīvo daudzdzīvokļu mājas, protams, nekā iepriecinoša šis likums man nenesa. Lielākoties LNT aptaujātie iedzīvotāji par ieceri atļaut namsaimniekiem maksāt parādus par apkuri no namu apsaimniekošanai paredzētajiem tēriņiem ir noskaņoti negatīvi. Lai katrs savu parādu maksā pats. Mums ir pensionāri, kas maksā savus pēdējās kapeikas, bet tie, kas uztur apakšīrnieks par lielu naudu, tie nemaksā. Labāk, lai nauda aiziet mājas uzturēšanai. Jāskatās, man liekas, arī kā vērtīgi tie cilvēki nevar samaksāt. Manuprāt, tiešām ir tāda apstākļa, kad ir viena un nav darbiņa, tad jau it kā būtu godīgi, bet ja cilvēki to naudu izlieto savādāk un nemaksā, tad nē. Saeimas mājokļu jautājuma apakškomisijas priekšsēdētājs Jānis Laksdiņš uzsver, ka atļaut namsaimniekiem atmaksāt apkuras parādus no māju uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem ir tikai viens no risinājumiem, kā uzsākt laicīgi jauno apkuras sezonu. Tomēr Laksdiņš nav pārliecināts, ka Saeimā šādam lēmumam pietiks balsu. Šis priekšlikums, protams, ir arī, zinām, mērā, ja tā varētu teikt, politisks un vērtējams no dažādu grupu interešu viedokļa un no juridiskā viedokļa. Es izšaubos, vai parlaments šobrīd priekšvēlēšanu periodā vēlēsies atbalstīt priekšlikumus, kuri varbūt nepatīk atsevišķām vēlētāju grupām. Pēc namu apsaimniekotāju datiem Latvijas iedzīvotāji nav norēķinājušies šobrīd par 3. daļu no pagājušajā sezonā patērētā siltuma. Parāds Rīgas siltumam sasniedz 5,3 miljonus latu. Pļaunieku namu pārstāvis norāda, ka pēdējos mēnešos ievērojami samazinājies ļaunprātīgo nemaksātāju skaits, bet pieaudzis to parādnieku skaits, kas tiešām komunālos maksājumus vairs nespēj sekt. Dats Goldman, Aivars Baltmanis, LNT. Par risinājumu šai problēmai šķēpi vēl tiks lausti, turpretī atšķidrinājies Nacionālo bruņoto spēku konflikts ar pašmāju draudniekiem. Ādažu poligons bitēm turpmāk būs atvērts, bet kā un kur tās varēs ievākt tumšo viršu medus, to uzzināsiet ziņu turpinājumā.
ASV prezidents Baraks Obama atbalsta pretrunīgi vērtēto ieceri Manhetenā uzbūvēt mošeju līdzās vietai, kur atradās teroristu sagrautie dviņu torņi. Baltajā namā uzrunājot musulmaņus, Obama sacīja, ka viņiem ir tādas pat tiesības praktizēt savu reliģiju kā ikvienam citam Amerikā. Paužot atbalstu pretrunīgi vērtētajai iecerei, ASV prezidents uzsvēra, ka musulmaņiem ir tiesības būvēt lūgšanu namu Manhetenā atbilstoši vietējiem likumiem un lēmumiem. Lai gan viņš norādīja, ka 2001. gada 11. septembris Amerikai bija ļoti traumatisks notikums, amerikāņu vērtības prasa, lai attieksme pret visām reliģiskajām grupām būtu vienlīdzīga un godīga. Atgādināšu, ka pirms dažiem mēnešiem Ņujorkas sabiedriskā padoma atbalstīja plānu būvēt mošeju līdzās vietai, kur atradās Pasaules tirdzniecības centra torņi. Idejas autori uzskata, ka mošeja simbolizēs musulmaņu negatīvo attieksmi pret terorismu, taču Amerikā ir daudz mošejas celtniecības pretinieku, kuri uzskata, ka tā kļūs par saudabīgu pieminekli islāmistiem, kuri veica terora aktus. Liesmu nomocītajai Krievijai palīgā nākusi arī ASV. Maskavā nolaidušās pirmās lidmašīnas ar palīdzības kravām, kuru kopējā vērtība ir 4,5 miljoni dolāru. Vienošanās par palīdzības sniegšanu tika panākta šajā nedēļā pēc abu valstu prezidentu telefonu sarunas. Krievija jau nedēļām ilgi cīnās ar plašiem mežu ugunsgrēkiem. Gatis Suhaveckis turpina. Maskavā ieradušās ASV gaisa spēku lidmašīnas ar ugunsdzēšanas aprīkojumu, aizsargtērpiem un medikamentiem. Amerika pievienojusies tām valstīm, kas sniedz palīdzību liesmu nomocītajai Krievijai. ASV vēstnieka pienākumu izpildītājs Ēriks Rubins stāsta, ka pēc abu valstu valdību konsultācijām Amerika sākusi palīdzības kravu nosūtīšanu, kuru vērtība ir apmēram 2,5 miljoni dolāru. Savukārt kopējā ASV sniegtā palīdzība Krievijai cīņā ar mežu ugunsgrēkiem būs 4,5 miljonu dolāru vērtībā. Krievijā ir pasaules lielākie meži, kuri šovasar pamatīgi cietuši. Vides eksperti un iedzīvotāji arvien skaļāk pauž savu neapmierinātību ar amatpersonu rīcību ugunsgrēku dzēšanā. Valdība ugunsgrēkiem bijusi slikti sagatavojusies un rīkojusies pārāk lēni. Krievijas ārkārtas lietu ministrija turpretī ziņo par panākumiem cīņā ar liesmām. Pēdējo 48 stundu laikā esot izdevies uz pusi samazināt degošās teritorijas. Tāpat tiek ziņots, ka vairāk nekā 600 ugunsgrēku dzēšanā iesaistīti gandrīz 166 000 cilvēku. Ugunsdzēsējiem palīgā dodas arī iedzīvotāji. Bailēs, ka liesmas izpostīs viņu mājas, ciematu iedzīvotāji paši dzēš mežu ugunsgrēkus. Viņi cer uz laika apstākļu maiņu, taču prognozes nav iepriecinošas. Tuvākajā nākotnē lietus netiek solīts. Ne visiem izdodas uzvarēt cīņā ar uguni. Rosinkas ciematā izglābt izdevies tikai vienu māju, bet visas pārējās nodegušas. Kaimiņu ciemata ļaudis bijuši veiksmīgāki. Lai dzēstu liesmas darbos iesaistījies viss ciemats. Лучше, чем всегда. Ну, а без нас все равно никто ничего не сделает. Krievijas lielākais karstuma vilnis, kāds piedzīvots kopš tiek reģistrēta gaisa temperatūra, prasīs vairāk nekā 50 cilvēku dzīvību, tūkstošiem atstājas bez mājām un liesmas nopostījušas 1000 hektāru. Gatis Suhaveckis, LNT. Tiesāšanai Japānā izdots starptautiskās bandas pārstāvis, ko apsūdz 2,3 miljonus dolāru vērtas dimanta diadēmas zādzībā. Banda, saukta par Rozā Panteru, tiek turēta aizdomās par dārglietu zādzībām visā pasaulē vairāku 100 miljonu dolāru vērtībā. Kopā ar citām rotas lietām miljonus vērtā diadēma 2007. gadā tika nozagta Tokijas dārgākajā rajonā Ginzā. Aizdomās par līdzdalību zādzībā tiek turēts Rifats Hadžiahmetovičs, kurš šodien izdots tiesāšanai Japānā. Rozā Panteras bandā darbojas apmēram 200 biedru, galvenokārt no bijušās Dienvidslāvijas republikām. Bandas biedrus tur aizdomās par vismaz 120 rotas lietu veikalu apzagšanu vairāk nekā 20 valstīs. Policija noskaidrojusi, ka Rozā Panteras bandas struktūra ir mazāk formāla nekā citās organizētās noziedzību grupās, taču tās biedri tiek uzskatīti par cietsirdīgiem un tiek turēti aizdomās arī par slepkavībām un narkotiku tirdzniecību. Latvijā atkal atgriežas turisti un aktīvāki savas zemes apceļotāji kļuvuši arī mēs paši. Lai gan turisma sezona vēl nav beigusies, jau tagad skaidrs, ka tā būs daudz labāka nekā pērn. Šajā jomā strādājošie atzīst, ka par turistu atgriešanos lielākoties var uzslavēt sevi paši, jo ārējie apstākļi salīdzinot ar pērno gadu mainījušies maz. Turpina Dace Goldmane.
Tuvojas pusdienlaiks un vecrīgi ir pārpildīti ar turistu grupām, kas klausoties gidu stāstos, ik pa laikam vēl kārā fotoaparāts vai videokameras. Daudz ir arī turisti, kas steigā divatā ar kartēm rokās, meklējot vajadzīgo ceļu. Iemesli, kāpēc viņi izvēlējušies savā šīs vasaras atvaļinājumā apmeklēt Latviju un Rīgu, ir visdažādākie. Mums šeit viss patīk. Esam ne pirmo reizi un man šķiet, ka Latvija ar katru gadu kļūst skaistāka. Mēs redzējām daudz kadrus televīzijā no šī reģiona un gribējām paši redzēt visu savām acīm. Šī Japānīte, lai izvēlētos savu ceļojumu galamērķi, metusi kauliņu. Tas apstājies uz Latvijas un viņi ir sajūsmā. Ļoti brīnišķīga pilsēta. Es nopirku ceļvedi. Interesanti. Turisma nozarē nodarbinātie vairs neraud, ka uz Latviju neviens nebrauc. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu turistu skaits ir pieaudzis par 20%. Jūrmālas viesnīcās ir 100% noslodze. Rīgas centrā un lielākajās reģionu pilsētās aizņemti 70% numuru. Ievērojami palielinājies turistu skaits no Norvēģijas un Krievijas, īpaši pēdējās dienās, kad no smoga Latvijā patvērumu meklējot daudzi maskavieši. Viesnīcu un restorāna asociācijas izpildirektora Santa Graigste norāda, ka turistu atgriešanās nav nejaušība. Liela loma bijusi PVN likmes samazināšanai un cenu maiņai. Tas ir mūsu visu kopīgas darba rezultāts. Tā ir gan nozares ieguldījums, realizējot dažādas mārketinga aktivitātes. Tas ir nenoliedzami Rīgas turisma attīstības biroja nopelns, piešķirot šo finansējumu un īstenojot dažādas mārketinga aktivitātes un operatoru vizītes un žurnālistu vizītes. Tas ir Nacionālās aviokompānijas ar Baltika ieguldījums. Latvijas dzelzceļš pie tā strādā. Arī 7 viesnīcas ietverošās Kolona hotelu grupu ģenerāldirektora Margarita Platac atzīst, ka par turistu atgriešanos var uzsist uz pleca paši sev. Hotela de Rome turistu skaits pieaudzis virs vidējā par 25%. Mēs šobrīd ļoti lielu uzmanību pievēršam tieši visām rezervēšanas sistēmām, kas iet cauri internetu. Tās ir tās, kas pamatā dod arī mūsu klientus un ar kurām var strādāt visefektīvāk. Taču izrādās, ka ne tikai ārzemju turistu kļuvis vairāk, paši Latvijas iedzīvotāji kļuvuši aktīvāk apceļojot savu zemi. Lauku ceļotāja direktora Asnāta Ziemala atzīst, ka vēl pavasarī šķits, ka šī sezona būs vēl ļaunāka par iepriekšējo, taču jau tagad plus 10% pieaugums. Arī lauku ceļotājs krīzē nav nokāris degunu. Iznākuši jauni ceļveži ūdens turistiem pārgājienu maršrutu 500 km garumā. Viesunam piedāvājums esot kļuvis kvalitatīvāks, mainījusies arī vietējo turistu domāšana. Viņi uz viesunamiem nebrauc tikai, lai piedzertos. Nav tā nepareizā, man liekas, kā tā masa tiešām psihoze, kurā bija jādara tas, ko dara visi citi. Ka tu vari izsvērt, kas tev patīk. Vai tev patīk braukt ar laivu vai riteni, vai gulēt jūras krastā, nedarīt neko, vai tev patīk sēņot, vai lasīt ogas, vai tu gribi izbaudīt latgaliešu ēdienus un mājas vīnu, vai tev patīk Rīgā pie televizora sēdēt. Tev tiešām ir tā izvēle. Man liekas, ka tas ir tas, kas cilvēkiem ir tas klikšķis bijis šogad. Turisma nozares pārstāvji cer, ka mērķtiecīgi strādājot, turistu skaits turpinās palielināties vēl vairāk, sasniedzot un pārsniedzot tos zelta laikus, kas bija pirms 5 gadiem. Dats Goldman, Aivars Baltmanis, LNT. Latvijas bruņotie spēki nolēmuši beigt karot ar pašmāju biteniekiem un atļaut viršu ziedēšanas laikā augustā Ādažu militārajā poligonā izvietot bišu stropus. Līdz šim bitenieki to darīja nelegāli, tādēļ nereti izcēlās konflikti par neatļautu objekta atrašanos kaujas teritorijā. Vairāk stāsta Dana Albrehta un Tāli. Cik vien tāls sniedzas skatiens visur virši. Biškopiem šis dabas krāšņums īstā medus maize, īstā vieta, kur iegūt viršu medu. Biškopim Valdim Biļinskim šī bišu saime palikusi mājās Valmieras pusē, taču liela daļa prom Ādažos. Augusts ir viršu ziedēšanas laiks un citviet Latvijā tika liels viršu platības nav sastopams. Dravota poligonā ļauts jau agrāk, stāsta Valdis, taču tad iestājāmies NATO un tas tika liegts. Tomēr tas nenozīmē, ka bitinieki kļuvuši paklausīgāki, nebūtu nē. Viņi nelegāli turpina izlikt stropus poligonā. Valdis gan tā nedara. Viņš savu bišu drava novieto tieši līdzās poligona robežai, otrpus kaujas laukam. Mēs draudzējāmies ar mežniecību, un viņi mūs tur maliņā, smuki, tur savos nogabalos izvietoja, un mēs samaksājam tur attiecīgo nodevu par to.
izīrēšanu vai izmantošanu, jā, kas mums tika tur iedot. Un tā mēs tur strādājam. Višķu lauka Ādažu poligonā aizņem vairāk nekā 1000 hektāru liela platība un ir vislielākā šī biotopa atradne Latvijā. Tagad karavīri nolēmuši ar šo dabas bagātību arī dalīties. Ir panākt vienošanās starp Latvijas biškopības biedrību un NBS komandieru Raimondu Graubi. Turpmāk biškopiem būs ļauts izvietot bišstropas poligonā, bet tikai strikti noteiktās vietās, lai netraucētu karavīriem apmācībās un lai pašu biškopju drošība nebūtu apdraudēta. Tas varētu būt apmēram kādi 3 kvadrātkilometri, kur mācība aktivitātes notiek ļoti maz vai praktiski nenotiek. Purvainas vietas, kur tieši ir šie te viršari augi. Biškopji ir gandarīti, ka armijnieki kļuvuši pielaidīgāki. Turklāt šī vienošanās palīdzēs sakārtot arī pašu bitinieku savstarpējās attiecības. Ir tādi, kas bitinieki brauc uz savu galvu, tur sākās problēmas. Un ja es aizbraucu tur uz savu drāvu, jā, uz to vietu, kur man ir it kā katru gadu bijusi drāva, un kāds tur ir nolicis, jā, jo viss tur notiek pa nakti, jā, bites tikai pa nakti. Nu, es aizbraucu, un man tur jau priekšā kaut kas ir, jā, un tas ir nepatīkami, jā. Un tāpēc vajag kārtību, tāpēc vajag administrēt šo pasākumu tā, lai netraucētu viens otram. Karavīri aktīvi ķērušies klāt jautājumu risināšanai. Poligona kartē jau ar sarkanu krāsu iezīmēta teritorija, kas provizoriski varētu būt dravošanas vieta. Dana Albrehta un Tālaivards Baltmans, LNT. Nu, lūk, tās tomēr ir labas ziņas, bez viršu medus nepaliksim. Ar tikpat labām ziņām tikai gan sporta jomā šovakar studijā ir arī Jānis Straubergs. Labvakar, Jāni! Labvakar! Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, bet mūsu pludmales volejbolisti jau iekļuvuši Eiropas čempionāta pusfinālā par visvairāk sporta ziņās. Paldies, Jāni, bet kādas ziņas par laika apstākļiem ir Kristapam Tālbergam? Sveiks, Kristap! Labvakar, Jānu, man nebūs tik iepriecinošas ziņas, jo rīt ir gaidām ļoti karsta diena. Tā vien liksies, ka saule ir vēl karstāka un vēl tuvāk gluži kā šajā čubija iesūtītajā bildē. Un dēļ šīs svēlmes arī rīt ir gaidām 4. īpaši nelabvēlīgā medicīniskā laika prognoze. Plašāk par laika apstākļiem tūlīt pat laika ziņās. Tiešām tāda ugunīga bilde. Paldies, Kristap. Komēdija Kamila, piedzīvojuma filma 3000 jūdzes līdz Greislandai un krimināla filma Izsitēji. Tas vēl no kino plauktiņa šovakar mūsu programmā. Skatieties filmas un baudiet vakaru kopā ar LNT. Paldies jums, ka skatījāties. Uz tikšanos! Viegli saldumi, gaisīgas balvas, baudi laimes zefīrus, laimē lidojumu ar gaisa balonu un gaisīgus zemeņu zefīrus. Laima, mīlestība iedvesmo. Dator. Vai cilvēks ir gudrākais un saprātīgākais radījums visumā? Jautāju 10. reizi. Vai... Tā. Vai cilvēks ir gudrākais? Un kā tev liekas? Vajag tikai pieslēgt. Ar superkombo pieslēdz uzreiz 3 labumus. Sarunas par 0 centīmiem minūtē, īziņas par 0 centīmiem katra, plus vēl internets telefonā par izdevīgu cenu. Ir superkombo. Pieslēdz ar vienu īziņu visus 3. Sūti burtu S uz 1616. Vairāk zelta ziltiņa LV. Jūsu atbalsts mums ir vajadzīgs kā ūdens. Par Latvijas sieviešu basketbola izlasi rūpējas Vichy. Dzer Vichy ūdeni un piedalies loterijā. Laimē ceļojumus Francijas spā vai Vichy glāžu komplektu. Veikali Drogas piedāvā lielais ķēriens. L'Oreal skrūpsta tuša par puscenu. Duša želijai dāva 50% atlaide. Harpic Max tualetes tīrīšanai uz pusi lētāks. Vairāk nekā 5000 precēm atlaides līdz 50%. Drogas jums līdzās. Mīļais, iznesīsim izkasti. Un kas man par to būs?
Arbūs! Līdz pirmdienai visos veikalos Maksima maksā tikai 29 centīmus kilogramā un datorgals tikai 11 latus 99 centīmus, bet līdz svētdienai visiem konservēšanas piedarumiem 30% atlaide. Maksima. Par zemu cenu padomāts. Vairs nekādas kredīta papildināšanas. Papildināt? Vairs nē. Nāc un izmanto apskaužamo piedāvājumu arī tu. Nekādas mēneša maksas. Zvani tikai par 3 centīmiem uz citiem tīkliem. Visā Bites tīklā patiešām par brīvu. Bite – gudra izvēle. Superneto super piedāvājums. Sestdien un svētdien baltmaize rudens 300 gramu maksā tikai 16 centīmus. Pusspārni putnu fabrika ķekava 500 gramu maksā tikai 79 centīmus. Superneto – zemo cenu līderis. Diklak gēls satur efektīvu spēcīga pretsāpju līdzekļa devu, kas iedarbojas tieši sāpju skartajā vietā. Diklak gēls – iedarbīgs un uzticams. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Rimi piedāvā. Nāc uz Rimi, 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 nāc. Te piespies grējums, saldējums, liels kārdinājums visiem mums. Te maizes traips svaigs un tomāts maigs un pārdevēja priecīgs svaigs. Nāc uz Rimi, 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 nāc. Visapkārt preces labi daudz, tu pārdevēju talkā savs. Atradīs šo, parādīs to, ieteiks tev vislabāko. Kad visi labumi jau ratos teju es uz kasi, laipna kasierīte piemet klāt vēl lasi. Prasu pārsteigumā, ko tik lēts, mums cenu jautājums ir svēts. Nāc uz Rimi, 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 nāc. Nāc uz Rimi, 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 nāc. Šeit tevi vienmēr gaidīs, kamēr maiznieks mīklu spaidīs. Visu pirkt un baudīt brīve, tas nav veikals, tā ir dzīve. Nāc uz Rimi, nāc uz Rimi, nāc. Vai tu vēlētos skatīties vēl vairāk televīzijas kanālu un saņemt vēl vairāk interneta jebkurā vietā Latvijā? Viesat Connect piedāvā 50 labākos TV kanālus un tagad bez maksas vēl vairāk internetā. Bonusā kanāli TV1000 Premium un Private Spice. 3 mēnešus bez maksas. Piesakies jau šodien. Zvani vai uzzini vairāk internetā. Viesat izklaide tavām prasībām. Pirmskolas iepirkšanās ir sākusies! Visu augustu iepērcies Tirdzniecības centrā Valleta, piedalies izlozē un laimē somu pilnu ar naudu. Balvu fondā 3 somas ar naudas laimestiem 25 latu vērtībā, 50 latu vērtībā vai 100 latu vērtībā. Izloze 1. septembrī. Viss skolai vienu vietu Tirdzniecības centrā Valleta, Valmierā. Loterijas noteikumus lasi www.valleta.lv. Šogad Ābelē paaugstinātas procentu likmes 3 dažādos līmeņos. Izvēlies ražu. Termiņu noguldījums Ābele. Hipotēku banka. Dargie rīdzinieki, 21. augustam Rīgas svīnes savu svētkus. Es aicinu jūs, jūsu draugus un rādus, kaimiņus un viesus, kopā priecāties un kopā svinēt Rīgas dzimšanas dienu. Latvijas skatītākā televīzija LNT uzsāk jauno sezonu. Jau 22. augustā, svētdien, LNT ar lepnumu piedāvās skanīgākos un sirsnīgākos mūzikas svētkus Latvijā. Dziedošās ģimenes. 27. augusta vakarā Laimas skaistāko mīlas dziesmu koncertā noteiksim mīlestības pilnāko pilsētu Latvijā. Bet no 29. augusta ik svētdienu ar gardāko recepšu idejām dalīsies optimistiskais pavārs Mārtiņš Sirmais, bet nedēļas nozīmīgākos notikumus stāstīs Haralds Burkovskis analītiskajā raidījumā LNT ziņu Top 10. Zinībdienā 1. septembrī kopā sumināsim Latvijas izcilniekus, un jau septembrī uz skatuves iemirdzēsies jaunie Latvijas zelta talanti. Un tas vēl nav viss.
Oktobrī tu tiksi pārsteigts ar dažādām pārvērtībām, jo šajā sezonā tās norisināsies ne tikai mājokļos, bet maģiskajā datumā 10-10-10 svinēsim šī gada krāšņākās kāzes, kad 10 pāri televīzijas tiešraidē vienlaicīgi teiks jāvārdu. Pārsteigumi, patiesas emocijas, prieks un sirsnība mājos LNT jaunajā sezonā. Tavā televīzijā no sirds. Labvakar, turpmākajās minūtēs par jaunumiem sportā. Latvijas sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru šodien Bukarestā sāka ar uzvaru pār Rumānijas valstsvienību ar 76-47. Otrdien Rīgā mūsu meitenes spēlēs pret Izraēlu. Anete Jākapšone Žogota, kura valstsvienībai kvalifikācijas turnīrā nepalīdz, atgriezusies laukumā pēc ceļgala traumas sadziedēšanas. Anete spēlēja 15 minūtes un guva 3 punktus, bet viņas Connecticutas Sun komanda apspēlēja sieviešu NBA līderes Seattles Storm ar 88-68. Bet Latvijas U16 jauniešu izlase šodien Melnkalnē atkārtoti zaudēja Vācijai ar 46-63, un, lai saglabātu vietu Eiropas čempionāta A divīzijā, rīt mūsu komandai jāuzvar Izraēlas vienaudžus. Latvijas šķērtmetēji izcīnījuši 5. vietas Dimanta līgas sacensībās Londonā. Ainārs Kovals šodien šķēpu raidīja 80,96 metrus tālu, bet Madaras Palameikas labākais metiens vakar bija 58,31 metrs. Veiksmīgāka bija Eiropas čempione Inete Radēviča, kura tālekšanas sektorā vakar aizlēca 6,56 metrus tālu un ierindojās 4. vietā. Savukārt jaunu sezonas labāko rezultātu pasaulē 100 metru sprintā sasniedz amerikānis Tysons Gejs, kurš finišēja pēc 9,78 sekundēm. Līdzvērtīgu sniegumu 100 metru barjeras skrējienā sievietēm nodemonstrēja kanādiete Priscila Lopesa Šlīpa, kura finišēja pēc 12,52 sekundēm. Bet 6. uzvaru pēc kārtas Dimanta līgas posmos svinēja Horvātijas augstslēcēja Blanka Vlasiča, kura pārvarēja 2 metru un 1 centimetru augstumā novietoto latiņu. Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš šodien Berlīnē uzvarēja galvenos Eiropas čempionāta favorītus vāciešus Klempereru un Korengu un iekļuva pusfinālā. Latvieši bija pārāk ar 21-13 un 21-16. Savukārt Aleksandrs Samoilovs un Ruslans Sarokiņš šorīt pārvarēja astodaļfināla barjeru ar 21-18 un 21-17, pieveicot vēl vienu Vācijas duetu Brinku un Rekermanu. Bet par šī gada nozīmīgākajām drifta sacensībām Latvijā stāsta Edgars Bārbaks. Driftā, ko bieži sauc arī par daislidošanu uz asfaltu, uzvar nevis braucējs, kurš trasi veic visātrāk, bet gan tas, kurš brauc precīzāk un skaistāk kontrolētā sānslīdē, vadot auto gar trases malā izliktiem pilāriem. Līdz ar to automašīnas jaudai šeit nav tik liela nozīme kā, piemēram, pirmajā formulā, un daudz vairāk nosaka pašu braucēju meistarību. Varbūt jaudīgāk mašīna pieļauj kļūdas, jo tu kļūdies, tad tu vari iespiest un atmesties. Ar mazjaudīgāku, kā kļūdēs, tā zaudē. Katrā ziņā ļoti liels uzsvars ir uz braucēju. Tā blīva starp stūri un sēdekli, tas ir viens no primārajām. Latvijas gada lielākajās drifta sacensībās profesionāļiem Austrumeiropas Pro Drift čempionāta 4. posmā biķernieku trasē lieliski startēja mainieki. Finālā Jānis Eglīts pārspēja Kristapu Blušu, bet 4. vieta Gvido Elksnim. Edgars Barbaks, Gunts Feldmans, LNT. Kazahstānas kausa izcīņā hokejā šodien Astanā triumfēja turnīra saimnieki. Finālā Astanas Baris pieveica Minskas Dinamo pēcspēles metienos ar 2-1, bet Rīgas Dinamo izcīnīja 3. vietu arī pēcspēles metienos pārspējot mitišķu Atlantu. Aleksandrs Ņižvijs guva vienīgos mūsu komandas vārtus pamatlaikā un iemeta 2 ripas Atlantu vārtos arī pēcspēles metienos, bet vēl vienu reizi precīzi bija Vitālijs Karamanovs. Metienu sērijā Dinamo uzvarēja ar 3-2, bet visā spēlē ar 2-1. Latvijas regbijs šodien svin 50 gadu jubileju, bet par nākamās 10 gadus lielāko mērķi pasludināta dalība Olimpiskajās spēlēs Rio de Janeiro. Svinībās piedalījās arī Edgars Bārbaks. Latvijas regbijs šodien ar dažādu līmeņu spēlēm visas dienas garumā atzīmē savu 50. gada dienu, kopš ovālo bumbu spēlē arī pie mums. Latvijas Universitātes stadionā savā starpā tikās dažādu vecumu, valstu un dzimumu komandas. Par lielāko panākumu Latvijas regbija vēsturē uzskata piedalīšanos pasaules čempionātā pirms 17 gadiem, bet nākotni šajā sporta veidā saista ar meitenēm.
Ja mēs šīs meitenes noturēsim, piesaistīsim vēl klāt, tad viņām izredzes, teiksim, šajā regbijā 7 aizbraukt uz Rio de Janeiro ir lielāka nekā večiem. Protams, es viņiem pilnīgi piekrītu. Mūsu mērķis šobrīd ir viennozīmīgi tikai vienīgi Olimpiskās spēles 2016. gadā, un mēs darīsim visu, lai viņām kvalificētos. Daudzām Latvijas izlases meitenēm sporta gaitas sāktas ar futbolu, taču regbijs beigās atzīts par labāku. Regbijā ir tāds sajūts, kādā es nekad dzīvē neesmu sajūtis nevienā sporta veidā, un esmu nodarbojusies ar daudziem sporta veidiem. Man šķiet, ka lielākoties tas ir tas, ka mēs visi esam draudzenes, un ja vienā brīdī vienai kaut ko negribās, otra viņi tā kā bišķiņu uzkurina uz to, un mēs visi turamies kopā, un regbijs ir ļoti skaista spēle, tāda, ka komanda saliedējās visvairāk, un tieši tāpēc tas ir viss no sirds un dvēseles, un tieši tāpēc man tas piesaista visvairāk no visu. Kamēr meitenes vēl gatavojas saviem lielajiem startiem, līdzjutēji var sekot Latvijas čempionātam, kur šogad piedalās 10 vīru komandas. Edgars Barbaks, Gunts Feldmans, LNT. Par sportu šokar tas ar visu ar Lokara. Esiet sveicināti LNT laika ziņās. 2 cikloni atrodas Eiropas vidienē, viens atrodas pie Itālijas, otrs jau ir pietuvojies virs Polijas dienvidu daļas. Šis Polijas ciklons nedaudz varētu apdraudēt nedaudz Latviju, virzoties tomēr ziemeļu virzienā, bet tomēr rīt lielāko dienas daļu pavadīsim saulainu, bet jau vakar pusē parādīsies arī lokāls lietusgāzes. Paskatīsimies, kāda laikapstākļa rīt būs Eiropas lielākajās pilsētās. Un Madridē būs ļoti karsts, plus 33 grādi Barcelonā un Romā. Tur šis ciklons atnesīs lietusgāzes un gaisa temperatūras plus 24, plus 28 grādu robežās. Brīselās jauks laiks, bet ne diezko silts, plus 19, 21 grāds. Briselē, Amsterdamā līdzīgi, plus 21, plus 24 grādi. Berlīnē, Prāgā karsts un, protams, arī ar lietusgāzēm un pērkonu dārdieniem līdzīgi laikapstākļi būs arī Rīgā un Baltijas valstīs. Ievērojāt, ka visur gaisa temperatūra tā viens vārstās ap plus 30 grādiem. Rīt būs ļoti sutīga diena. Arī nakts būs gan silts un gaisa temperatūra tā vien sasniegs plus 20 grādus visā valsts teritorijā. Lietusgāzes ir gaidāms viena nakts laikā valsts dienvidu rajonos Bauskā, Madonā, Daugavpilī. Un tie būs īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūras plus 20, 21 grāds. Ja naktī medicīniskā laika prognozes 3. nelabvēlīgi, tad rīt jau 4. īpaši nelabvēlīgi. Tāpēc īpaši ir jādomā līdzi un noteikti atturēties no fiziskas aktīvas nodarbes, jo pie šādiem te gaisa temperatūras to noteikti jūs izjutīsiet, ka pašsajūta ir diezgan bēdīga un slikta varbūt. Bet liels karstums būs Latvijā un gaisa temperatūras tā viens varstīsies plus 27, plus 28 grādu robežās Kurzemē. Protams, piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks nekā varbūt Daugavpilī, kur rīt ir gaidām viss tā karstākā diena un gaisa temperatūra var sasniegt 34 grādus. Un tā ir oficiāli prognozētā gaisa temperatūra Alūksnē 32 grādi. Tas nozīmē, ka saulē gaisa temperatūra var arī sasniegt 35 grādus. Liels karstums būs arī Rīgā, gana liels. Es domāju, visi izjutīs, plus 32 grādi. Medicīniskā laika prognoze, kā jau pieminēja, 4. īpaši nelabvēlīgi. Vējš, protams, arī pērkona negaisa laikā var sasniegt Brāzmās ātrumu 15–18 metru sekundē. Turmākajās dienās līdzīgs karstums un līdzīgas lietusgāzes, īslaicīgas, lokālas. Nesatraucieties, nebūs tā, ka visu caur dienu, pirmdienu, otrdienu un tad vēl trešdienu līņās un līņās un līņās gluži kā pa Jāņiem. Bet jārēķinās ar to, ka šīs lietusgāzes būs īslaicīgas. Līdzīgas, kādas jau esam piedzīvojuši jau iepriekšējās dienās. Bet ievērojot, pirmdien, otrdien karsts, trešdien jau nedaudz vēsāks. Lai jums labs vakars, mēs tiksimies citreiz. Vislabāk!